Tauta Latvijā, atkal rekurs sātanistu žauneri atradu, ja? Iegāju viņu tajā tur YouTube mājas lapā, ja? Viņš runā tieši tāpatās kā Denis Paškevičs, ja? Un vēl te kantorīši, es tikko ieliku apsties arī Jencīša mājas lapu palasīju un tikko pakomentēju viņam, ja? Šie Jencītis arī aicina 4. stāvā uz ko tur un baigi rakstīts tur, kas tur, mēs tev tur, ko tur darīsim un to un šito un visi smaidīgi un visi kaut ko tur to un motivējoša kā uzruna vai kaut kāds sprediķis vai kas tur motivējoša Tauta Latvijā. Parādiet man lūdzu, ja, apustuļu laikā, kur Jēzus izsūtīja apustuļus, visus grēciniekus, tur apkārtējos, jūdus, pagānus, iedvesmot sprediķi iedvesmojoši, ja? Miljonāru klubs 500 vai kā tur, ja? Nauda, manta, bagātība. Eku žaunerītis, ja? Dievs vairs nedusmojās, zēni. Dievs vairs nedusmojās. Arī par Opengeimu. Vienu dienu iegāju tur Opengeima kaut kādā akal, Dievs vada, ja? Uzspiedu, un pirmajās 3 sekundēs Opengeims tur stāv kur tur un saka: mēs esam sēdināti debesīs, mēs esam sēdināti, viss, mēs esam iesēdināti, mēs jau esam debesīs. Tauta Latvijā, žaunerītis, Dievs vairs nedusmojās, apmēram, es jau neskatīšos, ko viņš tur stāsta, bet visticamāk dzīvo kā gribi, ja? Dari kā gribi, čpokai, kuru ilzīti gribi, ja? Tur, nezinu, dzer, kā Paškeviči tetovējās, Ļeģājeva meita tetovējās. Tauta Latvijā, es saku, Jēzu ir izdomājuši tagad tādu savu čomu, viņš vairs neko, grēko, ej pa pilnu katušku, darbojies, ņemies, ja? Es tikko te paskatījos visādus, es tur tagad negribu baigi garu akal video, es te lēnām rokos ir mirklis brīdis pastīties jaunumi, kas ir noticies, kas ko, kā, ja? Bet jūs saprotiet, un es Facebookā, šādi ieju, nedaudz tagad esmu sapratis, kas tur notiek. Ieejot tur 1, 2, 3 reizi, es paskatos komentārus un komentētājus, ja, kādi ir, ko saka. Tad populārākais veids, ko vispār kāds spēja pateikt, ja, kāds šis adepts. Bet pārsvarā uzreiz varu pateikt, tās ir adeptes, kundzītes, vai kā tās tur man brūk virsumu kaut kāda Rižišķona, ka tur meitene blondiem matiem, nezinu, kas tā ir sieva, meita Artūram Rižišķona, kam man tur dizlaikus un ko tur, es tur, ka ietevu iekšā riktīgi uguņus vienu dienu skatos uzreiz uz manīm šitās sīkās tās, šitie klēpju sunīši, tie, Rižišķona, tur, Anna, šitāda, Anģum kājā, un visu laiku, un es tik atspārdos no tiem sīkajiem kvekšķiem, ja? Un kas viņiem ir tiem kvekšķiem? Amen, sirsniņas, amen, sirsniņas un amen. Tātad šī paudze, gados vecas dāmītes, tur manas līdgaitnieces un cita varbūt vecāka, ja? Vairāk par amen neko nesaprot, nemāk, to arī infantili cilvēki pasīties kā debīlie, kas ir tie kaut kādās tur mācību iestādēs. Ir cilvēki, kuri ir šie debīlie, es nezinu, kur viņi pansionātos, mums pie Jelgavas ir tajā Ozolpilī un kur, ja, tur taču ir tādi cilvēki, kas ir uz aprūpi, ja, kuriem tek no apakšējās lūpas siekala, kuri paši tur nevar, viņiem ir debilisms vai kas, ja. Tie arī var tādu kaut kādu vienu vārdu pateikt, un kā mēs sakam, kiv nuģ galavoj. Tad, ja jūs redzētu, kas Facebookā notiek, zem visiem šitiem viltus kantorīšiem un visādiem šiem vārdiem, uzvārdiem, Māris tāds un Pēteris šitāds un kāds tur tas tur, ja, tie sīkie šitie sparģeļi sunīši, tie, tiem copītēm, kas ir, zin kā tie klēpju krievenītēm, kas ir pasties Maskavā, iet ar tādu mazi sūdiņu, kas ieiet mugursomā, baltvaizes kukuļa lielumā. Vot šitādas man visu laiku Rižišķonokas un kādiem uzvārdiem tur koši kājās, ka es ieju, ja, un bradāju, un viņiem ierakstu. Tikko Jensītim arī ierakstīju riktīgu, šis ir sātanis, sātana kalps, viņš jūs pievils, kādu motivējošo šito runu, ja. Grēks, elle nāve, Anāniju Safīru jaunās derības laikā, klausies. Šito, žaunerīt, klausies. Dievs vairs nedusmojās, ne? Tu čo tak beregaņi paputala?
Tu beregaņi pa putalu, kā krievi saka, ja? Dievs nedusmojās. Pastāsti labāk Anānijas un Safīras gadījumu. Tā kā tauta Latvijā šie visi ir plēsīgi vilki. Viņi jums parāda bez ciešanu kristietība, bez nekādiem upurēšanām, tur sevis aizliekšanām, šaurie ceļi, krusta ņemšanām. Jūs ko? Dievs nedusmojās? Denis Paškevičs, ka tur es skatījos šeit tad ar kaut kādu uzraksti, tur apmēram viss lafā un kaut piedod uz pakaļas tetovē šito te uz vienas ļaškas tur uz Jēzus un uz otras uztetovē Marija. Mierīgi. Paškevičs atļauj. Saprotiet, Paškevičs ļauj uz tiem dibeniem vajadzīgiem, kā lai nebūtu par upjo vajadzīgi. Nu, katram mums ir dubsim vajadzīgi, ja? Paškevičs mierīgi saka uz vienu Marija un uz vienu Jēzus, maucam augšā. Tādas ir šo visu viltus mierinātāju, motivētāju, jencīšu, ja, iedvesmotāju, ja, nevis atgriešanās no nāves, elle, grēks, nāve, rītdiena tev nepiedara. Dievs ir dusmīgs. Dievs ir dusmīgs uz grēciniekiem un uz grēku. Kamēr tie to dara, vai mēs to darām, ja? Un kā tas Open Games bija uzrakstījis, mēs jau esam iesēdināti debesīs, viss ar mums ir kārtībā. Tauta Latvijā, jūs parādiet man, kur Bībele tā māca. Tur skaidru gaiši ir rakstīts, kas noskries līdz galam savu skrējienu, tas dabūs tur balvu, kas noskries, kas izturēs līdz galam, noskriet līdz galam, tas saņems, daudzi skries, paklups, nesasniegs, šaurs ceļš, tas viss, kā ir teikts, jā, ir rakstvieta, kur jums ir jūsu vārdi ir ierakstīti tajā, Dieva grāmatā debesīs, ja, ir rakstvietas, kas brīdina, skatieties, lai jūsu vārdu neizdzēš no dzīvības grāmatas, tas nozīmē, ka Dievs kādu cilvēku vārdus mierīgi izdzēsīs, ja. Tāpēc Dievs vairs nedusmojās, tauta Latvijā čoms, kāpjam uz pleciem un braucam ar Jēziņu. Jājam, zirziņ, aiziet!